Īsā šorkatā runājot, gribētu izteikties tā. Sanāk tā, ka katra vajag saprast ierēģiem no augstāk stāvošiem amatiem, ka katra aizvērtā iestāde viņiem nepaukstinās algas, jebkurā gadījumā, gadiem mainoties un cenām un tā tālāk. Katra aizvērtā iestāde tā ir nefunkcionāla struktūra līdzvērtīga arī ķermenim, kā jebkuram ķermenim. Kāja tur, kādam tur roka vai vēl kaut kas. Ja kaut kur kaut ko griež nostīm, tā ir tikai nervu sistēma, jūs saprotiet. Jūs esat nervu sistēma, kas raustat. Bet jums kāju noņem nostīm, tās kājas vairs nav. Jūs nesaņemsiet pilnvērtīgu barošanās, kā sakās, to sili. Kā jums to ieskaidrot? Es pat nevaru iedomāties. Iedomājieties, mēs no Latgales puses maksājam kaut kādus nodokļus. Kur viņi aiziet? Kāpēc mēs maksājam par neko? Kāpēc mums vienmēr tās algas ir zemākas un mēs maksājam pilnvērtīgi? Ot mežos, jūs nevienu no visiem ofisiem neizvilksiet ārā un neviens nestrādās pa tiem mežiem, nedauzīsties. Tā, lai rokas, kājas sāp un kaut kur vajag griezties, a mums nav kur griezties. Jūs tā griežaties vienkārši tāpēc, ka jums neērtības kaut kādas tur.